Kā acīm redzot, būs Bukarestas. Gorš, komandas kapteinis ar 13. numuru. Tātad šīs funkcijas veiks šajā spēlē. Kreisajā malā šīs pašas funkcijas Alans Siņēņikovs ar 18. numuru. Arī Rīgas Skonto un vēl viens Rīgas Skonto spēlētājs. Pat divi vidējā līnijā. Juris Laizāns, balsa pussargs 5. numurs un Rītvars Rubins 14. numurs mazliet pa labi. Pa kreisi Arturs Zjuzins no Baltika komandas, Kaļiņgrads vienība, Krievijas 1. līga ar 17. numuru un uzbrukuma Arčams Rudņevs uzbrukuma smailē no Hamburgas komandas ar 10. numuru un Valderijas Šabala 16. numurs. Viņš Rīgas Skonto pārstāvis. Nu, Juris Laizāns atgriezies izlases rindās. Nav Aleksandra Cauņas. Nu, burtiski pirms iziešanas iesildīties Aleksandru satiku un cik drīkstēju atļauties viņam atņemt laiku, arī aprunājos. Jā, viņš ir gatavs spēlēt, bet vēl ne visas 90 minūtes. Un Marians Pahards nolēma nevis sākums sastāvā laist Cauņu, bet pēc tam atkarībā no spēles situācijas. Un tagad Latvijas valsts vienībai pirmais uzbrukums. Neizdevās tikt pie bumbas. Ne, Šabala tik pietienējuši. Šabala. Tas bija, patiesībā diezgan perspektīvi šis uzbrucēju pāris. Izskatījās vēl viens mūsējo uzbrukums. Un tāda piespēle, kādu varētu gaidīt. Arčams Rudņevs, ja vien būtu zemāk, būtu labāk. Šeit sadursme Karčumārskas ar Arčamu Rudņevu arī sadurās gaisa divcīņā. Šeit labs uzbrukums Rītvars Rugins. Laba piespēle otrajā stāvā. Mazliet par augstu priekš Arčama Rudņeva un vārdsargs devējs pēc bumbas. Un Arčams Rudņevs, viņam nebija vienkārši iespējams vairs apstāties gaisā un šī sadursme bija neizbēgama. Pārkāpums pret vārdsargu bumbu lietuviešiem. Jā, pirmajā pusotrajā minūtē jau divas tādas satraukuma pilnas epizodes pie Lietuvas komandas vārtiem, un tas ir, protams, ļoti labi. Jā, šis uzbrucēju duets, ko Pahards izmēģināja pret Igauniju, Rudņevs un Šabala, patiesībā atstāja tādu ļoti cerīgu iespēju. Ļoti labi iespēju atstāja šis uzbrukuma duets, un arī, protams, tas, ka Cauņa ir uz jautājumu, bija uz jautājumu šajā spēlē, bija varbūtība, protams, ka kādu no uzbrucējiem atstāja malā un Cauņa spēlē šā otrā uzbrucēja pozīcijā, bet šajā gadījumā tika izvēlēts, es domāju, prātīgākais risinājums, jo Šabala sevi ir labi apliecinājis, labi iegājis valsts vienības spēlē, arī pret Turciju pārbaudas spēlē, guva 2 vārtus, un katra spēle, ko viņš ir aizvadījis laukumā, ir ar solīdu kvalitātes zīmi, un nav šajā gadījumā it kā bijis pamats viņu ziedot, tā teikt, citu spēlētāju vārdā un atstāt malā. Presingojam laukuma vidusdaļā, cenšamies piespiest lietuviešiem spēlēt atpakaļ vārdsargam, neļaujam viņiem sākt uzbrukumu, un tas mums arī deva tās divas tādas nosacītas uzbrukumus. Tagad gan lietuvieši dots uz priekšu, Mikaļovs pa kreiso malu, nenonāk piespēle līdz kolonām. Ļoti labi zināmu spēlētājiem, Latvijas čempions, Latvijas kausa ieguvējs Liepājas Metalurgas sastāvā savulaik viens no liepājnieku līderiem tajā laikā Mindaugs Kalons. Tagad Vičus ievadīs bumbu spēlē, Gedimins Vičus ļoti tālu, viņš met autus, labi, šoreiz tāda vajadzība nebija, bet patiesībā, ja būs tuvāk soda laukumam, tad viņš metīs līdz soda laukuma vidum apmēram. Tas būs tevi vai tas pats, kas stūrsitiens. Jā, tikai bumba tik stipri nelido. Netik spēcīgs bumbas lidojums. Andris Vaņins, viņa komandai Sion šajā sezonā tik labi nesoks, tikai 9. vieta 10 komandu konkurencē Šveices čempionātā, bet labākā bilance vārtu ielaišanā, tikai 4 ielaisti vārti līdz šim, un tikai Grafskopen komandai, kas ir vicelīderi, ir tik maz ielaistu vārtu, un tas ir, protams, ļoti liels Andra Vaņina nopelns. Viņš jau 3 reizes šajā sezonā bijis kārtas Zimboldiskajā izlasē, un nebūtu Andris Vaņins vārtos, baidos, ka Sion iespējams nebūtu pat 9. bet būtu varbūt pat pēdējā vietā, un tie ielaistie vārti būtu krietni vairāk nekā ir šobrīd. Vēl lietuvieši ar bumbu, tāds Kijansks aizsargs pozīcijā, viņš patiesībā noteikuma pārkāpums ir pirmais brīdinājums pret Arčamu Rudņevu. Dzelteno kartīti nopelna Mindaugs Panka, spēlētājs no Izraēlas kluba, pirms tam 5 sezonas Lodzes Vidzev, pēdējā sezona Hožuvas Ruh, tā kā pēdējās 6 sezonas Polijas ekstra klases čempionātā. Viņš saņem pirmo brīdinājumu šajā spēlē, mūsējām standarta situāciju domāju, ka Siņēņikovs raidīs bumbu sodlaukumā, tālāk tad jau redzēsim, kas tur darīsies. Mūsu centra aizsargu bumbu noteikti gaidīs, bet neveiksmi bumbas trajektorija priekš mums. Un lietuvieši var doties pretuzbrukumā. Pa labo malu viņi arī dodās uz priekšu.
Stankevičs sāk uzbrukumu, bet piebremzē šeit labajā malā mazliet pie Šernas. Atkal spēlē lietuvieši atpakaļ. Lietuviešiem 5-4 punkti, mums 4 punkti turnīra tabulu jūs redzējāt. Protams, ka abām komandām nav vairs izredzes tikt uz fināla turnīru, bet tāpēc jau spēle nav mazāk principiāla, ne par gramu. Ļoti labi nospēlē Alans Ņeņņikovs, ļoti labi atņēma viņš izkupienā bumbu, bet pēc tam neveiksmīgi piespēle uz priekšu un tomēr zaudēt. Vēlreiz šī epizode Alanis Ņeņņikova izpildījumā. Neierastā pozīcijā viņš tobrīd atradās, tur, kur Gabovam drīzāk bija jāatrodas, bet tā visa epizode bija pēc stūra. Mēs ātri steidzāmies atpakaļ un katrs spēlētājs skatījās, kurš tuvāks, lai neatstātu kādu spēlētāju nepiesekt. Un kļūdās Šabala teicamā situācijā. Bet tālu atlaida bumbu Šabala. Nu, viņš ļoti lielā ātrumā skrēja, centās apsteigt lietuviešu aizsargu un tāpēc arī sanāca tā kā sanāca. Mazliet šķiet stiepās pēc tās bumbas un līdz ar to skaidrs, ka tas pieskāriens netika kontrolēts, kā būtu viņš vēlējies. Šīs viņam ir mājas Skonto stadions, viņš šeit ar Rīgas Skonto spēlē un spēlē šajā sezonā ļoti sekmīgi, gan Skonto komanda, gan viņš pats 13 vārti virslīgas čempionāta sezonā un viņš ir otrs rezultatīvākais aiz sava komandas biedra Artūra Karašauska. Es domāju, ka arī Artūrs Karašauskas tuvākā laikā varētu nokļūt izlasē arī Edvards Višņikovs. Nu, ko darīt, ka mums tā sakrīt pēdējā laikā, ka mums tie uzbrucēji tādi labi parādās, gan kas Polijā rezultatīvi spēlē, gan Latvijā. Nevar Marians Pahars visus, pilnīgi visus, arī Gauraču izsaukt. Pašreiz viņš piedara šim variantam. Redzēsim, varbūt nākamreiz būs cits variants. Nu, nākamreiz tas jau, protams, nenozīmē uz nākamo spēli 10. datumā ar Grieķiju viesos. Tur sastāvs kardināli nemainīsies no tiem, kas tagad kandidātiem izsaukt, tie visi tur arī paliek tajā. Tikai Vitālijs Jekudinskis no U21 izlases pievienosies. Jā, un Fertoms šeit būs beigusies. Vēl nē, arī viņam divas spēles. Divas spēles, jā, viņam Grieķi arī pareiziet secēt. Un līdz ar to, jā, Fertomu mēs nepieminējām sākumā, tagad mēs piebildīsim. Tas ir principā vienīgais zaudējums Latvijas sastāvā. Tas ir vienīgais spēlētājs, ko Marians Pahars būtu gribējis izsaukt un būtu izsaucis, ja vien būtu pieejams diskvalifikācija. Mačā pret Bosniju viņš nopelnīja jau spēles sākumā sarkano kartīti, un tāpēc viņam šī un nākamā spēle ciklā ir jāizlaiž. Tāpēc arī pārbaudas spēlē pret Igauniju. Viņš tagad 14. augustā, ko mēs aizvadījām 1-1, tur nospēlējām Fertovam, arī tika atvēlēta vieta laukumā tikai otrajā puslaikā. Nāca viņš laukumā uz māju, 30 minūtes aizvadīja. Ja viņam būtu iespēja šodien spēlēt, nebūtu diskvalificēts, viņš noteikti būtu spēles starta sastāvā, jo Pahars pateica, ka Fertovs ir tas, kurš ir starta sastāvā spēlētājs. Un tagad bumba pie Braitonas spēlētāja Vitālija Maksimenko. Arī viņam šis stadions ir ļoti labi pazīstams. Rīgas Skonto bijušais spēlētājs tieši no Skonto komandas. Viņš gada sākumā pārcēlās uz Angliju, uz Braitonu. Pagaidām nav viņam diezko liela spēļu prakse, bet savu vietu ir jāizcīna, un viņš to arī centīsies izdarīt. Tagad Gorkšs, cits Championship līgas spēlētājs, arī viņam savu vietu šajā sezonā šķiet vēl būs pamatīgā cīņā jāizcīna, jo viņš spēlē ļoti maz, spēlē kausa izcīņā pret Pītersboro, zaudēja 0-6, un to spēli viņš negrib atcerēties, tāpat kā vēl dažs pēdējā laikā savā karjerā. Mēs to spēlē arī tāpēc vairs nepilnīsim. Jā, tā kā, lūk, vēlreiz komandas kapteinis ar bumbu, bet no aizsardzības līnijas, principā, viņš ir vienīgais tie, kas spēlētāji ilgi ir spēlējuši komandā. Jā, palicis vienīgais, ne Zivanova, ne Oskara Kļavas nav, Pahara Mihaģuka arī nav. Un tā kā šie spēlētāji netiek saukti, Gorkšs ir vienīgais no aizsardzības pēdējā laika kvarteta, kas saņems pietiekami lielu uzticības kredītu. Nu, vienai tādai serdai aizsardzībā ir jābūt, jo tomēr Gorkšs viņš ir tas pieredzējušākais vīrs, bet pašaizliedzība, cīņa otrajā stāvā, cīņa par gaisa bumbām. Tur viņš ir karalis. Numur 1, jā, var arī teikt karalis. Latvijas izlasē noteikti. Jā, un mēs arī, protams, plikas skaitļos skatoties, mēs varam to redzēt. Gorčam 53 spēles, piemēram, Bulvītim 8 izlasē, Maksimenko 4, tāpat labajā malā Gabom 4 un Ņeņņikovam 7. Aizsardzības līnijā Gorkšs ir vispieredzējušākais un tur vispār ārpus konkurence. Bulvīts dodas uz priekšu. Viņam pēdējā laikā ļoti rezultāti izdevies spēlēt virslīgā. 3 vārti ļoti īsā laikā. Piespēle Ruginam, komandas biedram, un Bulvīts, bet Gabals pieslēdzās, bet neizdevās uztvert viņam bumbu.
Jā, lietuviešiem Maturevičs ar 9. numuru. Tieši šo spēlētāju Lietuva uzskata par uzbrucēju numuru 1 pašais. Es jau minēju, ka viņš arī šā gada Rumānijas vicečempions, un par viņu ļoti lielu interesi izrāda Rumānijas titulētākais klubs Bukarestas Ķauva. Un kā lietuviešu kolēģi stāstīja, tad visticamāk, ka darījums notiks. Jā, šī sezona viņam ir pēdējā, un varbūt pat tā nebūs pilna Pandurī kluba rindās. Kā Lietuvas valstsienības galvenais treneris Lāslo izteicās, viņš gribētu, ka Lietuvai arī būtu tāda līmeņa uzbrucējs kā Artjoms Rudņevs. Bet viņš laikam nezina, ka Rudņevs izlasē nevar iesist nekādi. Jā, laikam statistika īpaši daudz viņš nebija skatījies. Viņš arī izteicās, ka nekas īpaši Latvijas izlasē nav mainījies arī spēles zīmēm. Mēs droši vien apgalvotu stipri pretēji, jo mums ir stipri mainīsies taktika. Mēs kādreiz spēlējam 4-5-1 vai 4-4-2. Tagad mums tomēr ir 3 izteikti aizsargi, un malējie ir spēlē krietni augstāk, krietni daudz vairāk pieslēdzās, un taktika mums ir citādāka. Nav tik nogaidoša vairs tā taktika. Mēs paši cenšamies, vismaz spēlē ar Igauniju tā bija. Mēs visas 90 minūtes centāmies paši uzspiest savu spēli pretiniekam. Pirmajā puslaikā diezgan labi mums tas izdevās. Protams, Igaunija nav ne Bosnija, ne vēl augstāka ranka komanda, ne tāpat Grieķija un pat ne Slovākija, bet tik un tā ideja, kas ir Marijanam Paharam, šī ideja tikai jāattīsta. Jā, Marijanam Paharam šī ir pirmā debijas spēle oficiālos turnīros un pirmā spēle savu skatītāju priekšā. Viņam šī spēle noteikti ir īpaša, tāpat kā Mārim Verpakovsim, kurš sēž uz soliņa un ļoti cer, droši vien, ka aizvadīs savu 100. spēli tieši savu skatītāju priekšā. Redzot, cik daudz skatītāju Skonto stadionā, tas būtu skaisti. Ja Māris iziet laukumā patīkamā savu līdzjutēju atbalsta pavadībā. Jā, protams, nav tāda atmosfēra, kā bija spēlē ar Bosniju, jo no Lietuvas tik daudz līdzjutēji nav atbraucis, bet no mūsu līdzjutēji par spīti tam, ka izlasēji šis kvalifikācijas cikls nebūtu nav tas veiksmīgākais, tomēr visi cieņi mūsu līdzjutējiem, viņi kuplā skaitā ir piepildījuši Skonto stadionu un arī atbalsta savu komandu. Kā puišiem ir vēl viens papildus stimuls pacensties. Bumbu Maksimenko spēlēs atpakaļ, Jurim Laizānam ideāla līnijā turpat. Laizāns maina malas, piespēle Naurim Bulvītim. Bijušais Irmals Spartak spēlētājs, viņš tieši vasarā bija viens no tiem, tā teikt, viena no skaļākajām pārējām Latvijas čempionāta virslīgā, un viņš no Spartaka pārkājas. Neраksturīgi neprecīzi piespēle Jura Laizāna izpildījumā. Kaut neviens viņam īpaši arī netraucēja. Lietuviešu kapteinis Stankēvičs ātri ievada bumbu spēlē. Šā gada Itālijas kausa ieguvējas, tāpēc Romas Lazio rindās, cik viņa liela loma tā kausa iegūšanā, tas ir cits jautājums, bet šāds ieraksts viņa futbolista CV ir. Viņš kausa izcīņas sakarā vispār ir ļoti prasmīgs un spējīgs atrasties komandās, kas labi cīnās. Spānijas kausa ar Sevilju, un viņš ar Sampdori arī diezgan tuvu bija uzvarēja kausa izcīņā, tā kā, jā, viņam veiksmīgi šeit redzam ar rokām Gorčs pretspēlētāju un pārkāpums netālu no mūsu soda laukuma. Tāda pirmā bīstama pietuvošanās mūsu soda laukumam. Tā, laikam var teikt, 13. minūtes izskaņā. Tūdaļ sāksies jau 14. minūte. Tā tur ir Šernas, tur arī 19. numurs Novikovs, kurš Vācijas 2. Bundeslīgā pat pēdējā spēlē 2 vārtus guva Aues kluba sastāvā. Jā, tāpēc viņam ir 4 spēlēs 2 vārti. Sezonas ievedā. Šernas sit garām vārtiem. Tāds ir viltīgs. Jo tur varēja kāds arī uzskriet pretī tālajiem stabam un visādi varēja būt. Grūti pateikt, vai tā tik nebija spēcīga piespēle tieši ar domu, jo tā varēja būt, tikai partneri kaut kā diezgan pasīvi atsaucās uz šo piespēli. Jā, varēja noteikti lietuvieši nospēlēt veiksmīgāk šajā uzbrukumā. Mazliet neierasti, ja godīgi Anatolija man ir redzēt Andri Vaņina zilā kraklā vārtos. Tā liekas, kreklis ir biežāk redzams, vienkārši tas tā maza nianse, mazliet ārpus futbola tieši saistītām lietām. Jā, rezervē, tagad jūs ziniet, par visus 23 rakstīt protokolā mums ir gan Kaļinko, gan Māliņš. Vēl viens pieredzējušais vīrs, vēl viens Eiro 2004 vīrs un atgriezies sastāvā Kaļinko. Turklāt toreiz pamatvārdsargs, piespēle sodlaukumā, nenonāk bumba līdz Šabalam. Zilzinam ir labs pustālais un arī tālais sitiens. Alans Ņeļņikovs ar savu darba kāju var piespēlēt sodlaukumā cīņu par bumbu un bumba būs lietuviešiem.
Jā, jau aiz vārtu līnijas. Mūsu spēlētājs centās bumbu uztvert, skatīsimies vēlreiz Zuzins paspēja iedot Sņeļņikovam. Par spēcīgu. Mazliet par spēcīgu šī piespēle. Doma bija laba, Ruņevs tieši bija tajā malā, un Ruņevs otrajā stāvā ir ļoti prasmīgs spēlētājs, un tieši tas, ko arī Starkovs principā centās panākt, lai no flangiem, lai no malām šīs piespēles centrējumi ir biežāk, lai Ruņevs varētu savus trumps izmantot labāk, bet Starkova vadībā īsti izlasēt tas neizdevās, tāpēc nav jābrīnās, ka Ruņevam 25 spēles, 1 gūti vārti, bet tas nav tikai tas iemesls. Ruņevam bija iespējas gūt arī vairāk vārtus, viņam viņš būtu mazliet veiksmīgāks bijis. 6-7 vārti viņam šobrīd varēja būt viņa kontā. Ruņevs cīnījās par bumbu ar Kijanski. Tādas Kijanskas no Hapoel Haifa, arī vēl viens Izraels virslīgas klubu spēlētājs, kurš arī pirms tam 3 sezonas aizvadīja Polijā. Virslīgā. 28 gadi viņam, un viņam šī ir 26. spēle valsts vienībā. Šeit redzam Kijanskas tieši pārkāpj noteikums laukuba vidū divcīņā ar Rudņevu, jā, nu ar Elkoni. Tas ir mūsu spēlētājiem Maksimenko. 16. minūte rit. Pirmajā puslaikā Bulvītis. Mums kontrols ziņā šķiet mūsu pārsvars ir, un mazliet asāk uzbrukumu mēs pagaidām šajā spēlē. Lietuvieši spēlē otrā numura pozīcijā, viņi tā nogaida. Daudzas komandas viesos tā dara. Nu, protams, ir tie, kas spēkos apmēram līdzīgas komandas. Jā, viena komanda ir galvasties pārāk, bet, protams, ka tā būs pārāk kā vienalga spēlēt savā svešā vai neitrālā laukumā. Labi bija domāta piespēle, bet nedaudz par stipru Šabalam. Šabala arī vēl svārstījās, domāja, būs piespēle, nebūs piespēle, un nebija ieņēmis arī to veiksmīgāko pozīciju, lai uzsāktu sprintu. Šajā reizē gan šo bumbu diezgan vai tik un tā būtu viņam izdevies panākt. Jā, nu mūsu grupā vēl arī pārējās komandas šovakar spēlē. Bosnija, Hercegovina, Slovākija arī spēle ir sākusies, un Lihtenšteina, Grieķija. Neizdevās Almanam Sņeļņikovam uzreiz no gaisa piespēlēt gar vārtiem. Juris Laizāns labi ieraudzīja kreisajā malā, pieslēdzās Alans. Un šeit Brāģis sniedzoties pēc bumbas. Jā, nu, Juris Laizāns prot dalīt piespēles. Jā, var teikt, viņš varbūt nav gatavs vairs 90 minūtes nospēlēt ļoti augstā tempā. Tas arī saprotams, viņš arī nekad nav bijis izteikti tāds sprinteris, ļoti ātrs spēlētājs, bet laukuma redzējums un prasme iedot piespēli, to nu viņam atņemt nevar, un labāka meistara vismaz Latvijas virslīgā mums noteikti. Un tas, kas Jura Laizāna sakrā ir svarīgi, iepriekšējā reizē, kad viņš atgriezās Montē, tomēr šķita, ka viņam tā dzirkstelīte mazliet pazudus. Šo sezonu šķiet, ka viņam dzirkstelīte ir vislabākajā kārtībā, un tas ir ļoti svarīgi. Protams, un atgriešanās izlasē to dzirkstelīti tādā liesmā jau pārvērt. Jā, viņam 109. spēle, 15 gūtu vārtu, viņš ir viens no rezultatīvākajiem spēlētiem Latvijas valstsvienības vēsturē. Te ir 2 gadus, viņš jau nebija valstsvienībā spēlējis, un tagad ir atgriezies tās rindās. Lietuvieši atkal viņa kapteinis Stankievičs, kas pretējo malu. Pretējā pusē arī nekas lietuviešiem pagaidām nesanāk. Aizmugre. Bija arī aizmugre, bet bumba mums, un tiesnesis nepārtrauc spēli jau turpināt. Mums ir iegadīt spēlē, un Alans Sņeļņikovs spēlē atkal Jurim Laizānam. Jā, diriģents, to uzreiz redzams, to uzreiz var redzēt pirmajās 20 minūtēs. Daudz tiek spēlēts cauri Juri Laizānu. Daudzi, starp citu, uzskata, ka tieši Arturs Zuzins būs Laizāna pēctecis izlasē šajā pozīcijā, un tas varbūt pat simboliski, viņi abi kopā pašais spēlē. Laukumā, var teikt, 2 dažādu paudžu vienā ampluā spēlētāji. Jā, Zuzins no pēdējā laikā, protams, Cauni ir mazliet, teiksim, tā ārpus konkurences, bet protams. Zuzins ir nākamais no tiem talantīgākiem centra pusargiem, kas mums šobrīd Latvija ir, un simboliski iepriekšējā mačā pret Igauniju Pahara debijās Zuzins bija savus pirmos vārds izlasē 8 spēlēs. Jā, ļoti skaists, un tagad arī Zuzins ar papēdi tādu asprātīgu piespēli atstāja paspēju, ka Čumērskis noķer bumbu, kamēr tā vēl nebija šķērsojis vārtu līniju, bet tomēr paspēja. Nē, nepaspēja tomēr. Tiesneša asistents rāda, ka būs stūrsitiens, jo ļoti protestēja Latvijas futbolisti, bet tas nebija iespējams izšķirošais. Pieļauju, ka tiesnesis pats arī labi redzēja, un asistenti arī pēc tam sazinājās, ka tomēr
Tad vienmēr jābūt stūrsitienam, nevis atsitienam no vārtiem. Kaut kas deg Latvijas līdzjutēju tribīnē sektorā. To jūs šobrīd neredzat. Jūs redzat Karčimārsku, Lietuvas valsts vienības vārtsargu, kopš 2004. gada viņš pirmais numurs, bet Juris Laizāns piespēlē soda laukumā un pirmie vārti 1-0. 19. spēles minūte Latvija atklāja rezultātu. Tas ir Nauris Bulvītis. Viņam ir snaipera oža parādījusies pēdējā laikā. 3 vārti, kā jau teicu, ļoti īsā laikā skonto rindās un centra aizsargam tomēr tik bieži tos vārtus gūt neizdodās un 3-4 vārti sezonā. Jau tas ir diezgan labi centra aizsargam, bet tagad vēl gūti vārti valsts vienībā un Nauris Bulvītis savā 9. spēlē valsts vienībā gūst savus pirmos vārtus. Redzam, lieliski devās cīņā Nauris Bulvītis. Vārtsargs netika veiksmīgi nospēlē šajā reizē. Mazliet aiz Naura Bulvīša muguras viņš devās pēc bumbas, lai arī, jāsaka, varbūt Nauris drīzāk paspēja izlīst viņam priekšā un izcīnīja bumbu 2. stāvā. Viņš ir augumā ražins spēlētājs un fiziski spēcīgs spēlētājs 2. stāvā, 2 cīņās pēc centrējumiem, pēc stūrcitieniem. Viņš ir ļoti veiksmīgs un šīs epizode to lieliski apliecināja. 21. minūtē Latvijas uzvārds vadībā. Naurim Bulvītim pirmie vārti izlases rindās un esam priekšā 1-0. Tā kā mūsu teritoriālais pārsvars ir devis pirmo augli, jācer, kā ne pēdējo šajā spēlē. Nu, par vienu mēs varam būt droši, tāds rezultāts, kāds bija tikko dažas stundas iepriekš Latvijas un Lietuvas žurnālistu cīņā. Šoreiz nebūs. Nu, redz, vairāk jāpatrenējas. Jā, 0-4 bija šis rezultāts. Lietuvieši bija labāki. Cerams, ka laukumā būs ļoti labs uzglāji, nepaspēja Gabals. Par spēcīgu mazliet šī piespēja. To arī parādīja Gabals ar šo žestu. Tieši tik par spēcīgu, tieši tik maz par spēcīgu. Lietuviešiem šķiet patīk, kā spēlē Latvijas izlase. Tie ir Ventspils reklos, Nē, lietuvieši, tie ir ar lietuviešu šallēm, jo te vienā daļā ir ar Ventspils reklos mūsu fani. No Ventspils futbola kluba līdzutēji vēlreiz redzam, kā gūst vārtus Nauris Bulvītis pēc stūrsitiena. Apsteidz viņš vārtsargu, apsteidzam. Jā, un šeit nebija pārkāpums pret vārtsargu, jo viņš devās cīņā par bumbu, bet ne grūda, ne stūma, nekā citādāk traucēja vārtsargam. Vienkārši devās savu pozīciju, leca 2. stāvā un to arī, ko gribēja sasniedz. Pārkāp lietuviešu noteikumus, bumba mums, Maksimenko. Bet šajā reizē, principā, mēs šķiet tomēr varam uzskatīt, ka vārtsargu kļūt. Šāda bumba, tik tuvu vārtiem. Patiesībā vārtsarga laukumā jāuzvar šajā divcīņā vārtsarga. Nu, vismaz, ja negluži jānoķer vai jāiesit bumba, bet... neļaut uzreiz iedzīt naglu vārtos. Tieši tā, Dēlī vai kā citādā. Neveiksmīgi nospēlē Kačimārskas noteikti. Bet, viņu neveiksmīgi nospēlēt piespieda Nauris Bulvītis. Neviens cits atstāja bumbu laukumu. Tieši kapteinis to ievadātu spēlē, un mūsu kapteinis savukārt pārkāpja noteikumus pret Darvidu Šernu. Jā, Kaspars Gorčs centīgi nospēlēja šajā epizodē. Viņš uzskatīja, ka pārkāpuma nav, viņš ar rokām negrūda, viņš ar ķermeņu centās spēlēt, bet tiesneši saskatīja pārkāpumu. Andris Venins tagad regulē mūri, kurš būs no viena spēlētāja veidots, Ritvars Rugins būs. Jā, tuvos tūri nedaudz piesaks. Jā, starp citu, Šerns guva tieši vienīgos vārtus Slovākijā, kad 1-1 nospēlēja iepriekšējā spēlē lietuvieši neizšķirti. Tieši viņš izcēlās, ka ļoti mierīgi spēlē Andris Vaņins. Piespēle gan arī nebija īpaši sarežģīta. Gorčs. Maksimenko. Alans uzreiz pieslēdz uzbrukumam. Rudņevam jāuzvar šī divcīņa par bumbu, un Alans būs pirmais pie bumbas. Rudņevs tagad neuztver bumbu. Atpakaļ viņam bija piespēle. Piespēle papēžos, kā mēs teikt dažreiz. Nu, tas nav gluži tas labākais variants, lai turpinātu uzbrukumu. Maksimenko arī tā labā īpašība, ka viņš īpaši malējais aizsargs būdams var iedot ļoti labu piespēli. Atcerēsimies, ko to spēli Igaunijā. Un kreisā kāja viņam ir darba kāja. Tieši tā. Kreisajā malā tas, protams, ir ļoti palīdz. Rugins. Ritvars Rugins pamazām šķiet tomēr nostabilizējas Latvijas valsts vienības sastāvā. Viņam šī ir 18. spēle. Tukumnieks ir bijušais kā Ventspils spēlētājs, kuram neizdevās karjeru ārzemēs. Tur atgriezies Latvijā, ne Ventspils, bet sponsorīgās. Kā redzams, arī Latvijā dažos klubos spēlējot var būt pamatsastāvs spēlētājs un ļoti labs pamatsastāvs spēlētājs.
Cenšamies vēlreiz kaut ko izveidot. Atkal uz kreiso malas Ņeņņikom un atkal piespēle vārtu priekšā pāri vārtiem. Sit Šabala, tā nesanāca viņam viss sitiens. Kaut gan piespēle bija laba, bet to Šabala arī pats atzīst. Jā, nu, tur vēl tālāk atradās Rudņevs. Šabala centās trāpīt pats un, protams, ka šajā situācijā viņam arī tas bija jādara. Čamārskis ievadīs mums spēlē. Viņam šī ir 65. spēle, tā kā viņiem diezgan līdzīgi kā Andrim Maņinam. Maņinam arī jau pāri 50 spēlēm, šī 58. Arī ļoti laikā pieredzējis vārdsargs, jā, pat Krievijas čempionāta bronzu. Viņam ir Maskavas Dinamo, viņš 7 ļoti labas sezonas aizvadīja. Tieši viņš aizstāja Gintaru Stauču, kurš pirms tam bija ļoti pazīstams vārdsargs, protams, viens no lietuviešu pazīstamākajiem futbola vārdsargiem bija numur 1. Rādis Jurim Laizānam, bet viņš veicina to, ka bumba atgriežās Latvijas komandas rīcībā. Aizmugura nebūtu bijusi. Iespēja stipri par stipru. Jā, Rudņevs kāpās atpakaļ, lai nebūtu aizmugurē, un tai brīdī sekoja piespēle. Tā teikt, pretkustībā noķēra Rudņevu. Šajā reizē tieši tā arī notika. 26. minūte, 1-0 Latvija vadībā. Starp citu, es runāju ar lietuviešu kolēģiem. Viņi teica, ja Lietuva šodien zaudē Latvijai, nevar izslēgt, ka galvenais treneris Laslo tiek atstādināts no amata. Tāpēc es to Krēslu arī pieminēju. Nu, protams, ir tāda varbūtība, ka šo kvalifikācijas ciklu viņš arī pabeidzis. Dažas spēles viņam palikušas. Bet var arī nepabeigt. Daudziem Lietuvā grūti sagrabot, kāpēc Deivids Šembers vairs netiek aicināts uz valsts vienību. Pēdējos 10 gados, kā Lietuvas žurnālisti man teica, Šembers ir bijis labākais, principā, Lietuvas spēlētājs. Un starp citu kopā ar Laizānu CSKA UEFA kausa iegūs. Tagad viņš Vladikavkas Alānija komandā spēlē kopā 83 spēles viņam. Un jā, vecums arī liek par sevi manīt. 35 gadi, bet tas arguments tāds, ka nav jau neviens Lietuvas izlasē labāks pieteicies šobrīd. Ja nav, tad... Nu, te var vilkt paralēlās ar Vitāliju Stafjevu. Arī daudz teica, nu ko viņi tur to Stafjevu te izlasē moka. Nu, atvainojiet, bet neviens kritiķis tā arī nereizi nespēja nosaukt kādu citu, kur tad vajadzētu likt tagad Stafjevu vietā. Lietuviešiem līdzīga situācija Šemberu. Nu jā, raksturiņš viņam nav no cukura, ne tuvu. Jā, tas gan. Tas ir atkal otrs stāsts. Bet parādiet man kādu izcilu spēlētāju, kādu lielu talantu. Rūniju ar cukura raksturu. Jā, ar cukura raksturu. Ļoti, ļoti reti izņēmumi tie. Starp citu, interesanti, ka Eiropā arī, tā teikt, tās ziņas par to, kam 100 spēles, kam liels jubilejas. Ne tikai Verpakovskam šajā vakarā jubileja arī Filipam Lāmam, Vācijas valstsvienībā arī. Viņi ar kaimiņiem spēlē, ar austriešiem. Tieši tā. Arī nemazāk principā spēle būs. Kad tieks ir kā divas dažādi svara kategorija komanda. Un kāds cits. Jā. Salīdzinām. Šerds. Soda laukumā. Ļoti labi, aktīvi spēlē, neļaujam apgriezties. Tas ļoti labi. Veiksmīgs Žilzins nospēlē, ļoti pareizi. Ļoti pareizi. Neļauj apgriezties un redzēt, kur ir partneri. Un tas par Stankeviča sitienu vārtu rāmis. Vārtu pa pārlekni šķiet. Pat savienojums. Pa krustu varbūt. Pa tā saukt to krustu trāpu bomba. Bija lecienā Vaņins, bet vai viņš būtu atsits bombu? Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Labs un liels jautājums. Skatāmies vēlreiz. Bet tas ir labi. Mēs arī mazliet vēl mums, tā teikt, to uzmanību, koncentrēšanos pacels vēl augstākā līmenī, lai arī šajā ziņā šobrīd mums valsts vienībai nav un mazākā iemesla kaut ko pārmest. Atkal Stankevičs, otrais viņam tā uzsist neviens neļaus. Bet ir ļoti pieredzējis, protams, spēlētājs ļoti augstas klases klubos, Spānijas, La Liga, Itālijas čempionāts aizgāja. Arčams līgums aizgāja. Diemžēl, bet to... Tā viņam nevajadzēja darīt, ja viņš negrib nopelnīt zeltaino kartīti. Viņš arī jau ir nopelnījis zeltaino kartīti. Tāreiz tu saki. Ļoti muļķīgā veidā turklāt. Pēc Švilpas aizsas šādu bumbu prom turklāt pretinieku vārtos. Zeltainās kartītes, ja reiz spēlna, tad jāpelna citādākā veidā. Pēdējā laikā Arķemam Rudņam neviens vairs neuzdod šo sāpīgo jautājumu. Kāpēc tikai vieni vārti, tik daudz spēļu, bet tik maza rezultāte. Vienu brīdi bija tas jautājums dienas kārtībā, kā nepārtraukti. Tagad vienkārši žurnālisti ar laikiem piekusuši šo jautājumu uzdod, jo saprotat, ka atbildi jau īpaši citu viņš nesniedz.
dara visu, ko var, bet pagaidām viņam nesanāk sist tā kā Metnikovs, kā citiem meistariem, kas mums ir situši daudz vārdus Latvijas valstsvenībā. Žmārskas atkal. Jānskas atkal. Lietuvieši nesteidzoties savā laukuma pusē. Kas spēlēs, nu, protams, tā uzreiz nav liela māksla uzreiz raidīt bumbu uz priekšu, tā teikt, ignorējot viduslīniju. Bet, nu, visbiežāk parasti tā ir bumbas atdošana pretiniekam. Diemžēl diezgan ilgu laiku mēs tā spēlējām. Tas arī bija tāds mājiens uz to, kā mēs pirms tam ilgu laiku arī spēlējām. It kā mums pussargu nebūtu vispār. Bet futbolā joprojām spēkā ir nerakstīts likums, tāds ļoti sens, var teikt, mūžīgs teiciens, parāda man savus pussargus, pateikšu, kā tev ir komanda. Un šis bija draudīgs ar pretinieku uzbrukums. Novikovs bija sitiena autors. Jā, 22 gadus vecs lietuviešu futbolists. Viņš ir viens no talantīgākajiem šobrīd no savu vecuma puišiem, esot lietuviešiem, kāds 18-gadīgs puisis, ļoti talantīgs un Jā, viņš tajā U19 čempionātā tagad spēlē, kas bija Lietuvā. Apstrādājis esot holandiešu aizsardzību, tā ne pa jokam. Ne tikai holandiešu. Nav vēl fiziski īsti nobriedis, izskatās pēc apmēram 15 gadus vecs puiši, tā mums lietuviešu kolēģi stāstīja. Bet, nu, katrā ziņā tāds talantīgs jaunesnis Lietuvā varbūt pat nav bijis. Lietuviešu Aleksandrs Cauņa. Jo Aleksandrs Cauņa arī jau 17 gados ļoti spilgti izskatījās tehniskajā ziņā. Bija ļoti spēcīgs jau ienākot virsnībā. Tomas ir bumbu, Zuzins. Rudņevs nogāž viņu. Pārkāpums pret Rudņevu, bumba Latvijas valsts vienībai. Un atgādināšu, ka mēs esam vadībā 1-0, pateicoties Naura Bulvīša sitienam ar galvu pēc stūra sitiena 20. spēles minūtē. Vēlreiz redzam šo epizodi, noteikumu pārkāpumu. Tad Skijanskas, viņš bija vainīgs. Arķema Rudņeva pārstāvētā komanda Hamburga pagaidām Bundeslīgā ar 4 punktiem, 12. vieta. Rudņevs spēlē maz vai vispār nemaz. Hamburga tagad daudz raksta, skatāmies šo epizodi. Siņēņikos iespēlē sodā laukumā, Žmārskas gandrīz izlaiž bumbu vārtos. Bulvits reiz 11 sodsitienu, bet viņš mazliet teatrāli. Tur bija liela burzma, tur vienmēr ir cīņa, pagrūstīšanās, un tur jābūt patiešām tādam ļoti klajam, acīm redzamam pārkāpumam. Vienu brīdi viņi arī pieturēja, bet pareizajā brīdī Lietuvieci viņu palaida vaļā. Un tiesnes to pozīciju, ko bija ieņēmis, redzēja perfektu šeit. Viss ir Zuzins. Maksimenko, pressings pret Maksimenko. Un tagad redzam, pamainījušies malējiem. Jā, malām gabals atnācis kreiso malu. Un Simņēņikovs ir labajā malā. Nu, tas ir tradicionāli. Tas seju man šķiet iesita. Bet man liekas, ka cenšoties izvairīties no sadursmes, viņš ar elkonu trāpīja mūsu spēlētājiem atkal no Rudņevam šodien. Jau 3. reizi. Ja tu esi uzbrucējis, tev jāreikinās, ka tevi sitīs. Skatāmies vēlreiz. Jā, centās izvairīties no lecienā, izvairīties no sadursmes, bet sanāca vēl sliktāk. Vičum. Jā. Galvenais tiesnesis šo epizodi neredzēja, viņu skatiens jau bija vērsts uz nākamo epizodi, kur bija bumba, un tāpēc varbūt būtu arī kāds cits lēmums tajā brīdī. Jā, mēs atdevām bumbu lietuviešiem tajā brīdī, kad spēle bija apturēta, tā piederēja viņiem. Ievērot godīgas spēles principu, tas ir ļoti apsveicami. Zuzins. Neizdodas viņam pārķert šo piespēli. Tagad jau kolonās. Pagaidām diezgan nemanāms ir Mindaugs kolonas. Mēs tomēr esam, cik mēs viņu no Latvijas laikā ceramies, tad, viņš uguņoja parasti Liepājas Metalurga rindās, aizmugura pacelts tiesneša asistents Karodziņš. Starp citu par kolonu viņš ir arī īrijas čempions un īrijas kausa ieguvējs. Bohēmiens komandas sastāvā. Jā. Vienu ļoti īsu brīdi. Viņš pirms gadiem 5 arī futbola kluba Rīga rindās parādījās, bet, laikam var teikt, parādījās, nevis
nevis spēlē tagad Baku komandā Azerbaidžānā, Sidernikos ar Paterlezānam. Un, kad Marianam Pakaram tika vaicāts, kurus viņš uzskata par Lietuvas valsts vienības labākiem spēlētājiem, viņš izcēla tieši Mindaugu Kalonu. Protams, tur vēl bija saraksts ar 4-5 spēlētājiem, bet tieši Kalonu viņš izcēla tā vairāk. Jā, nu, lietuviešiem rezervē, piemēram, ir brāļi Česnauski. Arī ļoti labi pazīstam futbolisti, gan Deivids, gan Edgars. Gan jau kādu no viņiem, bet varbūt arī abus mēs redzēsim šajā spēlē. Iemesls, kāpēc tu teici, ka Kalons mazāk redzams, viens no iemesliem, tāpēc, ka mēs esam kvalitatīvāk ar bumbu pagaidām šajā spēlē. 35. minūte šobrīd ir. Mums ir pārsvars gan uz tablo, gan tomēr spēles kvalitātes ziņā šķiet arī laukumā. Neizdevās šoreiz Rudņevam uzvarēt, bet nu, viņš pacīnījās par bumbu tik tālu, lai arī lietuviešiem nesanāk uzbrukums. Tur ar Mikucku šoreiz. Atkal Stankevičs un atkal apsteidz pieminēto Kalonu Gorčs. Piespēlē Andrim Vaņinam. Simenko. Spēlē Alans, Laizāns, tagad Maksimenko. Tas nebija tas labākais risinājums. Uzvarēja bumbu, tur nebija 11 metru sodsitienam. Jābūt, lai arī lietuvieši cerēja uz to. Netū, Maksimenko laboja savu kļūdu, lūk, redzam. Tīri atņēma bumbu Kalonam. Un tas, ka pēc tam viņš jau tur krita cīņā, tas ir sekundāri. Jā, tā ir futbola epizode. Nu, nesapratās mums ieda savā starpā. Protams, arī tā piespēle atpakaļ. Arī ne tikai Maksimenko nepārāk veiksmīgi nospēlē, bet tā piespēle atpakaļ Maksimenko arī nebija tā veiksmīgā. Tieši viņam arī tā piespēle, kas sekoja, nebija tā labākā. Tieši tā. 37. minūte sākusies 1-0. Maksimenko ļoti cieši nospēlēja pret Novikovu. Bumba palika lietuviešiem, tāpēc arī silpi neatskanēja. Viņi turpina uzbrukt pa kreiso puses, nozīmē, ka atkal Nikolai Jons ar bumbu. Asprātīgi bija domājis Vičus. Mazliet kļūdas pēdējās minūtēs mums, un teiksim tā, lietuvieši mazliet pārņēmuši bumbas kontroli tieši pēdējās minūtēs. Gabals izvēlējās par tādu drošāko līdzekli, izdepināt bumbu ārpus laukuma. Nu, Vičus, skatīsimies, cik tālu viņš met. Vai tik nepārmēs pār laukumu? Nē, nu, manas pēc viņš var to darīt. Viņam jābūt pirmais pie bumbas, un tas tā arī ir. Jā, nu viņš spēlē Karaganda Šahtier komandā, kas šo sezonu Eiropas kausos sarīkoja tādu labu troksnīti. Gandrīz vai Celtic, Glasgow Celtic izsita. Jā, pirmajā spēlē 2-0 uzvarēja, otrajā zaudēja 0-3 un arī pašās beigās 2 no 3 vārtiem ielaižot kompensācijas spēles, katra no puslaika kompensācijas laikā. Kaut gan atklāt sakot, atbildes spēlē, tur jau pirmajā puslaikā vajadzēja būt 6-0. Pirmajā spēlē jau arī uz to pusi, bet Karaganda izmantoja 2 savus momentus un abus iesita. Jā, uzvarēja 2-0, jā. Bet jā, Karaganda spēlēs Eiropas līgas grupu turnīrā, un tas arī ir ļoti labs panākums Kazahstānas komandā. Jā, atgādināsim, ka no mūsu komandā Futbola klubs Ventspils tikai tik tālu ir ticis. Trenera Romana Grigačuka vadībā, kura pašreizējais klubs, Odesas Černomorets arī spēlēs jaunajā sezonā, ir iekļuvis Eiropas līgas grupu turnīrā. Jā, Grigačuks bija viens no kandidātiem uz Latvijas valstsvienības galvenā trenera amatu, bet tikai kandidāts tālāk tās... Nu, runu līmenī. Jā, vairāk tur pat īsti līdz runām nenonāca. Jā, lietuvieši vairāk kontrolē bumbu, tagad atkal Vīčus, tāls sitiens, nav tur spēlē roku. Polīca krūtīm aptur bumbu. Šabāla var dot, nav aizmugas, Arķems Rudņevs, bet uz malu tā piespēle. Atkal pret Rudņevu pārkāpums. Būs iemetens 4. Nu jā, Rudņevs tieši rāda ar pirkstu. Tur tieši pa vidu. Būtu Dēvis, Rudņevs būtu aizmucis. Šabala tiklīdz izdarīja šo piespēli, arī reiz jau saprata, ka neizdevās viņam tas, ko viņš pats arī gribēja. Viņš labi saprata, ka bija jāpiespēle. Viņš pats kaut galā ir uzbrucējs, viņš zina, kur ir ērtāk. Bet, nu, Valērijas ļoti labi novērtēja situāciju. Gribenīgi rīkojās pareizi. Jādod bumbu lietuviešiem, kāds no mūsiem jau redzot pārkāpis noteikumu. Tā, kas noteikums, kas ir Kalacautis Cauņi iesildās. Plānā viņš tur Denis Strakels, tieši rezultatīvās piespēles Zjuzinam mačā pret Igauniju autors.
pirmajā puslaikā maiņu nebūs. Diezgan droši, ja vien nebūs piespiedu kārtā tā nepieciešama traumas. Jā, mums arī Oļegs Timofejevs ir rezervē, kurš pirmo reizi izsauc izlasē. Rode, Lazdiņš, Kamešs, Kovaļovs, Gajos, Verpakovskis, Rakels un Māliņš. Bija arī mačā pret Igauniem, tā ka spēli labi iesākām, kontrolējām līdz 20 minūtēm spēli, bija mums iniciatīva, un tad Igauni brīdi pārņēma to, un tad beigās atkal mēs ieguvām iniciatīvu. Šoreiz mazliet citādāk, mēs pirmā puslaika lielāko daļu mazliet veiksmīgāk nekā lietuvieši spēlējām. Tagad puslaika beigās lietuvieši ir pārņēmuši iniciatīvu. Rudņevs labi, Šabalam, arī labi domas ziņā, bet ne izpildījuma ziņā. Abi viens otram iedeva nevisai labas piespēles. Tā nav nekādā ziņā atriepšanās, tomēr abi spēlē vienā komandā. Nesanāca vienkārši nesanāca nevienam, ne otram. Stankevičs. Gan arī skanti piespēlēja, tur varēja arī bumbu zaudēt. Bet Panka turpina pa kreisi, līdz pat Kaljūnam atkal aiziet bumba paklūp. Mūsu spēlētājs lietuviešiem bīstams uzbrukums, teicams spēlē Andris Vaņins. Jā, tieši Mindaugs Kolonas apdraudē vārds, tieši viņš ielauzās sodlaukumā un pirmo reizi mūsu vārti bija briesmās 41. minūtē. Nauris Bulvīts pakrita tieši vislabvēlīgākajā brīdī lietuviešiem, jo viņš principā būtu piedalījies cīņā par šo bumbu, bet viņš paklupa un tā aizripoja viņam garām. Kalons to viegli ieguva. Labi, ka Leņķis tomēr nebija tas vislabvēlīgākais komandai, kas uzbrauka. Jāsit prom tagad no sodlaukuma. Stankevičs atkal. Labi izkūpienā spēlē Šabalam. Zjuzins ar bumbu, Rudņevs gaida viņu smailē. Nav jāsteidzas. Ļoti prātīgi spēlē Zjuzins. Tomēr jūtams, ka centra pussargs, nevis kāds cits pozīcijas spēlētājs, centra pussargs tomēr mazliet tā vairāk redz kā būvē. Zjuzins izvēlējās nesasteigt. Ļaut saglabāt bumbu Latvijas valsts vienībai ilgāku laikā, tāla piespēle. Patiesībā laukuma vidusdaļā mūsu centra pussargi pagaidām pārliecinoši saimnieko. To nevar noliegt. Un tagad laba izdevība Latvijai. Sitiens! 2-0! Zjuzins! Divas spēles patvera vadībā, 2 vārti. Bet visu izkārtoja Rudņevs ar Šabalu. Abi uzbrucēji līdz galam cīnījās par bumbu šai epizodē. Šabala īstā brīdī atspēlē Arturam Zuzinam un 2-0. Cerams, ka Arturs neaizies uz tribīnēm. Tur arī gribētu roku paspiest. Tad viņš atgriezīsies tikai. Skatos vēlreiz. Rudņevs cīnās vienā, otrā epizodē. Nāk palīgā Šabala un punktu pieliek Arturs Zuzins. Nekādu izruču Kačamarska. Un attālums diezgan līdzīgs kā pret Igauniem. Pret Igauniem bija mazliet šeit ārā ar sodu laukumā, bet arī tāds pustāls sitiens. Un šeit tieši tas pats un ar kreiso kāju stūrī. Tas kreisais stūris viņam ir labvēlīgs. Tur viņš iesita arī savu pirmo golu karjerā. Arturs Zuzins lielisks. Viņam sitiens šajā spēlē un 2-0. Tā jau ir ļoti laba vadība, ļoti labs rezultāts. Ļoti labi puslaika beigās, puslaika pēdējās minūtēs, 43. minūtes tā ir. Un tagad kā mēdz teikt, gols ģērbtuvēs. Jā, tā mierīgi, pārliecinoši. Iesist trešos vārtus. Otrajā puslaikā iesist trešos, jā. Pirmajā nevajag lietuvieši tikko tā pēdināt. Tas ļoti tiek laiks. Jā. Galu galā man Lietuvā pietiek ļoti daudz, ļoti labu paziņu, nevajag. kā Pauļs stāstīja, ka Bosnijā viņiem atnesa tos salvetes, lai jūs īpaši daudz raudāsiet, mēs jums tos gols sitīsim. Stūri sitiet jūs. Rikašets, 44. minūte sākusies. Ričus izdarīja sitienu. Lonas teica. Tieši, protams, cer vēl pēdējās puslaika minūtēs kaut ko mainīt. Mums jābūt tam gataviem. Tieši tā. Ne uz sekundi nedrīkst atslāpināties. Lūk. Tieši tas arī notiek. Jā, bumba šķērso vārtu līniju. 1-2. Vaņins bija jau ticis pie bumbas, bet neizdevās viņam to nofiksēt. Grūti pateikt, kurš tur iebakstīja bumbu vārtos. Skatīsimies atkārtojumā, pat klātienē to īsti nevarēja redzēt. Rikašets tur bija ar ceļu. 9. numurs Matulevičs. Dēvids Matulevičs no Pandurī, no Rumānijas vicečempiona.
uz savus otros vārtus izlases sastāvā. 2011. gada Lietuvas futbola līgas rezultatīvākais vārtu guvējs izceļas arī šajā spēlē. Viļņas Žalgiris audzēknis 1-2, rezultatīvs pirmais puslaiks. Kalonas. Andrim Vaņinam priekšā bija Lietuvas izlases Un spēlē. atkal sitiens, atkal rikošets un atkal stūra sitiens. Un tāpēc viņam bija grūti uzreiz nofiksēt to bumbu, kas pēc stūra sitiena beigās nonāca Latvijas valstsienības vārtos. Grūti no vienas puses viņu vainot, jo viņš pēdējā brīdī to ieraudzīja un knapi vien paspēja aizsniegties. Un pēc tam jau atlicis tā veiksmīgi pie lietuviešu uzbrucēja. Izspēlē lietuviešu šoreiz stūri. Kalonas atkal dod sodlaukumā. Nu šoreiz Vaņins pārliecinoši bumbu un noķer. Atkal piespēle tika adresēta Matulevičam. Ulrītis Rugins tur kreisajā malā skrējas priekšu un māja Vaņinam ar roku, lai piespēlē viņam. Vaņins izvēlējās spēlēt bumbu uz otru malu. Nav ļaunuma bez labuma. Es domāju, šos zaudētos vārtus lietuvieši zināmā mērā atviegloja darbu Marijanam Patram. Viena minūte kompensācijas laiks. Jo Marijanam Pakaram neko daudz Nevajadzēs teikt. Jā. Šie vārti zaudētie ļoti palīdzēs mūsu treneriem un mūsējiem nebūs nemazākā iemesla atslābināties, bet gluži otrādi būs vēl lielāka mērķtiecība gūt trešos vārtus. Gabals piespēle sodlaukumā. Šoreiz tur nebija neviena, kurš varētu izdarīt sitienu. Tur Šernis labajā malā, Gabalam, piespēle tomēr Šernam nenonāk. Un tagad neprecīzi viņam piespēlē Kalonas. Bumba mums nesteigsies mums ievadīt bumbu spēlē, jo arī pēdējās sekundes, mēs to ļoti labi saprotam. Droši vien, ka tik līdz mēs ievadīsim bumbu spēlē, tā arī atskanēs tiesneša Sebastiana Del Ferriera svilpe par pirmā puslaika beigām. Tā tas arī notiek. Spēle tak pa īsta. Viens nepaspēja spēlē iesaistīties cīņā par bumbu atskat tiesneša svilpu. Pirmais puslaiks līdz ar to ir beidzies. Matulevičs, vārds lietuviešiem, mums Nauris Bulvītis un Artūrs Zivzins. Kopumā labs pirmais puslaiks, bet visvairāk žēl, protams, šie ielaistie vārti un tieši ļoti ātri.